Trešais tests būs, ja? Tad kājas spiešanas trenažieres sēdus, tad priekš maksimālā spēka. Tad būs jāspiež tātad platforma ar vienu kāju, ja? Atsevišķi, tad, lai uzzinātu maksimālo spēku. Sākumu bišķi iesildīsimies, ja? Ar abām kājām, ar vienu kāju un pakāpnes liksim tātad kilograms klāt, ja? Līdz notestēsim pilnīgi maksimālo, tā ka beigās, vairs nevarēs izspiest viņu. Okay. Veicām visus 3 testus, priekš pētījumi, ja? Tagad tātad seko 5 nedēļu garumā treniņu cikls, skriešanas, ja? Tātad ir jāveic 3 treniņi nedēļā, piemēram, ideāli, teiksim, pirmdien, trešdien, piekdien, vai arī, teiksim, otrdien, ceturtdien, sestdien, lai tā ir izretināta, ja? Kurā tātad pirmā nedēļā mēs veicam, skrienām tātad 20 minūtes, un katru nedēļu liekam klāt 2,5 minūtes. Skriešana notiek tātad ar pulsometru, konkrētos pulsa diapazonos, 70 līdz 80% tātad no maksimālā pulsa. Tiklīdz tu sāc lēnām skriet, tiklīdz pulss sasniedz to zemāko līmeni, 70%, ieslēdzam chronometru un konkrētas minūtes tātad pavadam tajā vajadzīgajā pulsā. Pēc tam veicam tātad statiskās lokanības vingrinājumus un viss. Izejot tātad 5 nedēļu garumā šo ciklu. Pēdējā nedēļā snāk 30 minūtes, ja, tad, daudz maz solīts jau, ja. Tas laiks, ko pavadām. Atkal tātad veicam tātad šos pašus testus, skatāmies kādas pārmaiņas, kāda rādītāja, kādas izmaiņas, kāda secinājuma un tā tālāk. Interesanti.